Labdien visiem! Labdien klātesošajiem! Mūsu muzeju skatuves otrā saruna. Paldies Elīnai Kalniņai par lielo iniciatīvu un mudinājumu, lai mēs kopīgi varētu izveidot 4 lieliskas sarunas. Ir pagājusi pirmā saruna, mēs runājām gan par demokrātiju, klausījāmies, kā demokrātija realizējas muzejā, vai tā ir muzejā. Un šodien jau klāt laiks ir otrai sarunai ar tādu ļoti labu nosaukumu Muzejs un naudas pelnīšana. Nu, ā, pirms mēs sāksim runāt, es noteikti vēlētos arī iepazīsties gan ar klātesošajiem, lai klātesošie zina, ar ko mēs sarunājamies, ar ko es sarunājos. Tātad mani sauc Zane Grīnvalde, esmu no Madonas nopietniecības un mākslas muzeja, jau 2. gadu direktore, kas nozīmē muzejs un naudas pelnīšana arī manā ikdienas darbā noteikti ir aktuāla tēma. Un tāpat kopš 17. gada vedu Latvijas muzeju biedrību, un tā ir nevalstiska organizācija, un tā ļoti labi zina, ko nozīmē naudas piesaistīšana vai drīzāk darīšana mērķa vārdā, reizēm bez maksas, varbūt kādreiz par maksu. Un man ir 3 brīnišķīgas sarunu biedres. Rundāls pils muzeja direktore, mākslas doktore, mākslas vēsturniece Laura Lūse. Var aplaust arī. Mums ir Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvaldes vadītāja, ekonomiste, matemātiķe ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi budžeta plānošanā, uzskaites un nodokļu administrēšanas jomā Aivija Zerne. Un mums ir Balva novada muzeja direktore, profesionāla maģistra sabiedrības pārvaldē, kā arī IKOM biedre Iveta Supe. Nu, ķersimies klāt pie, manuprāt, diezgan tāda provokatīvas sarunas un muzejam varbūt sarežģītas sarunas, jo atzīšos arī, man pašai liekas, ka šis nosaukums muzejs un naudas pelnīšana ir tāds mazliet provokatīvs, jo mēs jau arī iepriekšējā sarunā noklausījāmies, ko Elīna Kalniņa teica, pieminot muzeju definīciju, un ļoti labi zinām, ka muzeja definīcijā ir pateikts, ka muzejs nav radīts peļņas gūšanai. Tomēr ikdienā arvien biežāk un biežāk mēs dzirdam šo maģisko jautājumu, kad jūs sāksiet pelnīt vairāk, vai apgalvojumu, ka muzejiem vajadzētu vairāk pelnīt, jo jums vajadzētu pašiem vairāk nopelnīt, lai jūs varētu realizēt savas idejas, un jums vajadzētu mazāk paļauties uz valsti vai uz pašvaldību vai savu juridisko dibinātāju. Tādēļ mēs mēģināsim šodien parunāt, kā jūsu ikdienas dzīvē šis jautājums saskaras muzejs un peļņa, jo ir skaidrs, ka muzejam naudu vajag. Mēs nerunājam par to, ka muzejam nevajag naudu. Naudu vajag, tikai jautājums ir, kā mēs skatāmies uz šo naudu un kā mēs to naudu izlietojam mūsu ikdienā. Un mēs mēģināsim varbūt arī sameklēt atbildi par to, kas tad ir tā muzeja peļņa. Jo, ja ir nauda, tad ir arī peļņa, jo, ja ir izdevumi, tad ir arī ieņēmumi. Un ekonomists to noteikti zinās vislabāk. Mēs varbūt muzeja darbinieki uz to skatāmies mazliet no mūsu humanitārā viedokļa, bet runāsim par muzeju peļņu. Un pirms es sākšu uzdot jautājumus mūsu saruna biedrēm, es gribētu paprasīt auditorijai, kad jūs pēdējo reizi bijāt muzejā? Tie, kas nestrādā muzejā. Cik no jums nestrādā muzejā? Visi strādā. Labi. Vai kāds no jums ir bijis muzejā pēdējā mēneša laikā? Ne savā. Un kas ir tas, ko jūs aiznesāt uz māju? Ne priekšmetus, pasarg Dievs. Kas ir tas, ko jūs pēc muzeja apmeklējuma aiznesāt uz māju? Vai kas ir tas, ko jūs dabujāt, ieguvāt? Pieredze? Vēl kādus pāris? Es ceru, ne krājuma. Vēl kāds? Sāpošas acis, iedvesma. Redz, mēs nekur nedzirdam vārdu čeks vai biļete, kas arī īstenībā ir viena no tām lietām, ko jebkurš muzeja apmeklētājs visbiežāk paņem uz māju. Tātad jau varam mazliet runāt par to, kas jau ir tas muzeja ieguldījums sabiedrībā. Un līdz ar to, pārējot pie
Jūs esat sagatavojusies kārtīgi ar scenāriju. Par to, vai muzejam vispār būtu jāpelna. Un, es jau minēju IKOM definīciju, un skaidri un gaiši teikts, jā, muzejs nav uz peļņu orientēta institūcija. Tomēr 22. gadā apstiprinot šo jauno definīciju, mēs arvien vairāk un vairāk redzam, ka tiek uzsvērta arī sabiedrības iesaiste, pieejamība, ilgtspēja, kalpošana sabiedrībai. Tātad pasaules muzeju kopiena neatsakās no šīs domas, ka muzejs nepastāv, lai pelnītu. Tieši otrādi, tā ir vēl vairāk definējusi, kāpēc muzejs pastāv. Tādēļ gribētos jums pajautāt, kas jums ir pelnošs muzejs? Nu, manā uztverē pelnošs muzejs, jeb muzejs, tas ir muzejs, kurš ir spējīgs pastāvēt. Man nav pieredze strādājot pašvaldības muzejā vai muzejā, kas ir pilnībā finansēts no dibinātāja. Tā pieredze strādājot Rundāles pils muzejā ir mazliet cita. Bet nevienmēr tīri materiālā izteiksmē var izmērīt muzeja peļņu par to, ko Zani jau runāja, jo galvenais gandarījums, protams, ir tas, ka cilvēks, kurš nāk uz muzeju, iegūst pozitīvu pieredzi esot muzejā un aiziet projām bagātāks nekā ir atnācis uz muzeju un ar prieku un tādu labu vēstījumu tālāk par to, kas tur ir sasniegts. Savā ziņā to varētu uzskatīt par tādu muzeja misijas īstenošanu, ka cilvēks aiziet no muzeja projām pieredzes bagātāks. Šajā gadījumā es izmantoju vārdu prieku, bet nevienmēr tās ir priecīgas emocijas, ko aiznes projām aizejot no muzeja, bet jebkurā gadījumā tās ir zināšanas, tā ir pieredze un tā ir iespēja izzināt kaut ko jaunu. Pelnošs muzejs arī manā izpratnē nav iestāde, kas nes tikai peļņu, bet, vai rada ieņēmumus, bet tā vairāk ir gan izglītības, gan kultūras, gan tepat laikā arī izklaides vieta varbūt, tāda ar lielāku, plašāku sabiedrisku nozīmi. Manuprāt, vispār muzejs tā ir misija. Vienalga, vai tas ir bezmaksas apmeklējums, vai tas ir muzejs, kur ir jāpērk dārgas biļetes, tā ir misija, un tas tā peļņa, tā nosacīti, varētu teikt, ir tas krājums, ko muzeji glabā. Un tas kultūras mantojums, ko mēs nododam nākošajām paaudzēm, tās vērtības, tas varbūt varētu būt tā peļņa, ko iegūst muzejs, ko iegūst sabiedrība. Aivija, jūs kā finanšu pārvaldes vadītāja savā ikdienā vairāk vai mazāk redzat to pašvaldības budžetu kopumā. Un, kur jūsuprāt beidzas tāda saprātīga prasība muzejam meklēt ieņēmumus, un kur sākas jau valsts vai arī pašvaldības pienākums finansēt tātad sabiedrības kopējo labumu, tā skaitā arī muzeju? Es varbūt atkāpšos nedaudz atpakaļ. Bija jautājums par to, ko jūs paņēmāt no muzeja. Un teica, ka ne čeku, bet man Rotko biļete vēl ar vienu stāv mājās. Tā kā te ir tāds jautājums, ko paņem no muzeja. Arī biļeti paņem. Jūs skatījās, vai ne? Jā, ļoti skaisti man viņa stāv. Labi, bet te ir katru gadu sastādot pašvaldības budžetu, ir tas kompromiss. Un ne jau dēļ tā, ka pašvaldība varbūt negribētu finansēt pasākumus, ko budžets ir iesniedzis savā budžeta pieprasījumā, bet tieši kompromiss starp finansējumu sadalījumu, jo jomas ir daudz, kas pašvaldībai ir jāfinansē, un tad ir jautājums, kura ir tad, kurā pirkstā, ko tajos visos sāp, un kur ir tā pati nepieciešamākā lieta. Un tajā brīdī jau arī sāk veidoties tas, vai budžets nevar, vai muzejs nevar nopelnīt arī lielākus ieņēmumus, jo ēkas, tātad, ja mēs varam nodrošināt uzturēšanu, tad viss
pārējais, ko prasa ēku uzturēšana un kapitāla ieguldījumi, tas jau nav lēts prieks. Bet, protams, pašvaldība to nedarītu, ja nesaprastu, ka tas ir arī ieguldījums ekonomikā, un ekonomika rada naudu, un tas ir, protams, ieguldījums arī vietējā kopienā, kas saglabā šo kopienas pašvērtējumu ceļ. Tas kopējais labums jau no tā arī rodas, tas papildus iegūms, bet, un tad ir tas jautājums, cik pašvaldība var finansēt un cik muzejs var nopelnīt. Bet es paskatījos mūsu budžetā un tā procentuāli, ja piemēram, ieņēmumus no kopējiem budžeta ieņēmumiem ir 0,1%, tad un ieņēmums ir nepilns miljons, savukārt izdevumi ir vairāk nekā miljons, tad izdevuma daļa ir 1,1%, ko mēs finansējam muzejiem. Tā starpība jau ir, bet tas te vairāk ir viena lieta ir uzturēšana, un, protams, šeit arī ir tas jautājums, cik daudz, jo tā tomēr ir mūsu iedzīvotāju nauda, cik daudz iedzīvotāji, kas ir tas iedzīvotāju iegūms, ko mēs no tā muzeja saņemam, un kas ir varbūt tas vispārējais labums, kur mums brauc viesi, un tad vai mūsu iedzīvotājiem būtu jāmaksā arī par viesiem, kas apmeklē muzeju. Tas kopējais labums, tas būtu godīgi jāsadala arī starp apmeklētājiem un starp finansētājiem. Jo tu jau arī tagad minēji, un jūs visas minējāt, principā, ka viena ir šis te labums, ko muzejs nevis dod finansiālā ziņā, bet tā ir apmierināts apmeklētājs, priecīgs vai vienalga zināšanas ieguvis apmeklētājs. Tātad skaidrs, muzejs pirmām kārtām to savu artavu dod tādas kritiskas domāšanas veicināšanā, spēja arī stiprināt to lokālo, vietējo identitāti. Būtu, manuprāt, lieliski, ja budžetailē, jo es pati strādāju kā pašvaldības muzejā, es pati sastādu arī budžetu nākamajam gadam, es jau redzu, ka prasa jau kādi būs ieņēmumi, kādi būs izdevumi, bet ja būtu vēl aile, kur varētu ierakstīt arī šo peļņu, ko muzejs iegūst citādā veidā sabiedrību izglītojot, mēs varbūt par to runāsim mazliet vairāk vēlāk, bet principā, jebkurš muzeja apmeklētājs nākotnē iespējams kļūs par ļoti labi pelnošu cilvēku, kas nesīs budžetā citādākā veidā šo finansējumu. Tā kā mums noteikti jāatcerās, ka muzejs spēj to peļņu šādā veidā realizēt. Un Aivija, tu jau pieskāries arī par to, ka prasa uzturēšana naudu, prasa muzeju šī te sakārtošana finansējumu, jo ja mēs paskatāmies arī uz Eiropas muzejiem, tie finansēšanas modeļi jau ir ļoti dažādi. Tepat blakus Igaunijā mums ir atšķirīgs modelis vai piemēram, viens no apmeklētākajiem muzejiem Eiropā, Luvra. Tātad cilvēku ļoti daudz, kas varētu paredzēt, ka potenciāli tiek nopirktas ļoti daudz ieejas biļetes, tiek maksāts par šo apmeklējumu. Un tāpat laikā mēs visi sekojam līdzi notikumiem, kas notika Luvrā, zādzība, kas lika runāt par drošības jautājumiem, kam trūkst finansējuma, gadiem ir trūcis finansējuma, tāpat infrastruktūra. To pašu paskatoties uz nesen rekonstruēto Amsterdamas Rijksmuzejumu, kurš arī kļuva par vienu no apmeklētākajiem muzejiem, bet vai pelnošākais muzejs, paši muzeja speciālisti saka, ka viņš kļuva vēl dārgāks, jo viss šī rekonstruētā ēka ir jāuztur, ir jāmaksā atlīdzības ne tikai darbiniekiem, bet jāmaksā arī par drošību, kiberdrošība, visa šī digitalizācija. Tātad labs muzejs nozīmē dārgs muzejs, arī diezgan lielus ieguldījumus. Tātad pat varētu pateikt, jo labāks muzejs, jo dārgāk tas izmaksā. Ja? Un līdz ar to varbūt, Laura, pāriesim pie tevis, jo Rundāles pils muzejs ir viens no tiem muzejiem,
pirmais muzejs, principā, kurš no valsts muzeja pārgāja šo te atvasinātu publiski atvasinātais personas Jā, muzejs. mēs joprojām esam valsts muzejs, Bet- tikai publiski atvasināta persona, nevis valsts iestāde. Jā. Tā ir tā atšķirība. Bet kā muzejs, Rundāls pils muzejs vēl joprojām ir valsts muzejs. Es gribēju mazliet paturpināt arī par tiem ārzemju piemēriem un tad iedot dažus no cipariem, kas, es pieņemu, mūsu muzeja auditorijai liksies kā vienkārši kosmos. Tad, piemēram, Turcijā Kareļu vai imperatoru piļu fonds, kas pārvalda visas kādreizējās imperatoru pilis, savu gada budžetu aplēš 80 miljonu eiro ieņēmumos un spēja uzturēt pats sevi. Tā kā tās summas ir kaut kas tāds, kas vienkārši Latvijas, man liekas, vairāk reiz pārsniedz visu budžetu kopā, ko gan pašvaldības, gan valsts finansē Latvijas muzejiem. Līdzīga situācija arī ir, piemēram, Alhambrā, kur ir ļoti līdzīga apjoma gada budžets šai te kultūra vēsturiski nozīmīgajai ēkai Spānijā. Un viens no muzejiem, kurš spēja pats sevi uzturēt no ieņēmumiem, ko tas veido, ir Šenbrunas grupa, kas pārvalda vairākus muzejus Vīnē un Vīnes apkaimē. Un tas vēriens, kādos muzeji darbojās, ir ārkārtīgi dažāds. Un, neskatoties uz to, ka, piemēram, Rundāls pils muzejs ir viens no varbūt ienesīgākajiem tādu ieņēmumu ziņā, mēs joprojām esam ļoti, ļoti mazs un pieticīgs muzejs. Bet tas, kam es gribētu pievērst uzmanību, ir tas, ka mēs jau izsenis ar šo te ļoti kvalitatīvo kultūras mantojumu, ko mēs esam ieguvuši no Bīrona laikiem un veiksmīgu tā piedāvājumu esam kļuvuši par tādu labu kultūras mantojumu zīmolu, kas veicina turismu un cilvēku atbraukšanu uz Latviju. Un šeit ir svarīgi skatīties uz muzeju ne tikai tādā ziņā, ka tie cilvēki, kas atnāk uz muzeju, spēj nest ieņēmumus muzejām, bet tie rada arī tādu ekonomikas un turismu vilkni apkārtnē. Jo Rundāls pils ir Pilsrundālē viennozīmīgi lielākais darba devējs un arī viens no lielākajiem ekonomiskās aprites ģenerētājiem. Gan ēdinātājiem, naktsmītņu saimniekiem, dažādu turismu pakalpojumu sniedzējiem. Mums ir, es baidos samalot, bet kaut kur ap 200 akreditētu gidu, kuriem ir iespēja iegūt peļņu, pavadot turismu grupas Rundāls pilī. Tā kā tā ekonomiskā ietekme, kas patiesībā muzejiem ir, tā ir daudz, daudz plašāka nekā tikai skatoties uz muzeju vienu pašu, un to nevajag aizmirst. Un turklāt otra lieta, kas arī Cēsu muzejam, manuprāt, ir ļoti raksturīga, arī Turaidas muzejam, Brīvdabas muzejam, pat arī Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Mēs piesaistam turistus, un turisti, kas atnāk uz šīm te institūcijām, viņi atnes jaunu naudu Latvijā. Respektīvi, tā nav tā pati nauda, kas no budžeta ir iedota muzejam un aiziet apritē un vārās savā katliņā. Tā ir jauna nauda, svaiga nauda, kas ienāk valstī. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski šo te muzeja darbību arī turpināt un veicināt. Bet atgriežoties pie tā jautājuma par atvasinātu publisku personu, šajā gadījumā Rundāls pils muzejam tā bija vitāla nepieciešamība mainīt statusu, jo arī finansējums, kādu valsts piešķir saviem dibinātajiem muzejiem, ir ļoti atšķirīgs. Ne tikai naudas izteiksmē, bet arī procentuālajā vērtējumā, kā tas ir attiecībā pret gada budžetu. Gadus atpakaļ Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, manuprāt, bija, un Rakstniecības muzejs bija divi tie muzeji, kuriem bija tuvu pie 100% valsts finansējums, lai nodrošinātu to uzturēšanu. Man liekas, ka šobrīd tāds muzejs ir Kara muzejs, kas tiek pilnībā finansēts un ir arī bez maksas pieejams apmeklētājiem, bet tādi tik dāsni finansējumi ir ārkārtīgi reti jebkuram no muzejiem. Savukārt pārējie muzeji tiek daļai finansēti, cits vairāk, cits mazāk. Mūsu gadījumā tie ir aptuveni 35% no nepieciešamā finansējuma, ko mēs saņemam no valsts. Pārējais mums ir jāveido, jārada pašiem, lai mēs varētu uzturēt infrastruktūru, domāt par to, kādi uzlabojumi ir nepieciešami. Tā teritorija, kas ir jāuztur, arī ir ārkārtīgi liela. Un
tieši izejot no tā, ka mums tas pašu ieņēmuma apjoms attiecībā pret budžeta finansējumu bija ārkārtīgi liels, bija ļoti nepieciešams mainīt šo te darbības modeli, lai mēs nebūtu sasaistīti ar budžeta gadu, kad mums līdz 31. decembrim ir jāiztērē visi iegūtie līdzekļi, un tad gadu uzsākt ar zināmu tādu, ne dīkstāvi, bet ar tādu tā kā bremzēšanos, jo gada sākumā vēl to līdzekļu nav un tā apjoms vēl nav veidojies. Tā kā tajā ziņā tas ir ļoti veiksmīgi izdevies. Un vēl jau ne tikai ieņēmumi bija tā sadaļa, kas veicināja šo te lēmumu pieņemšanu par citu darbības modeli. Tajā laikā vēl arī muzeja cenrāžu skaņošana bija mazliet savādāk, un tagad tas ir daudz vienkāršāk iespējams, jā. Ir tādi vairāki bonusi, ko šajā ziņā var iegūt. Un, ja muzejs ir pietiekami drosmīgs un domā, ka tas varētu būt viens no attīstības modeļiem, tad no Rundāles pils muzeja piemēra es varu teikt, ka tas ir tā vērts, jo tas daudzajādā ziņā atbrīvo rokas tieši līdzekļu pārvaldībā, bet, protams, uzliek lielāku atbildību direktoram lēmumu pieņemšanā. Tu ļoti daudz runāji tieši par iegūmiem. Tos mēs tagad visi saklausījām. Man liekas, jebkurš muzejs, kuram to finansējumu varbūt vai ieņēmumu nav tik daudz, skatās ar skaistām acīm uz Rundāli un liekas, cik tas ir labi dabūt vismaz lielāko daļu savas infrastruktūras sakārtošanai no biļetēm. Bet noteikti ir arī kādi riski. 2 gadus, principā gandrīz jau 2 gadi šādi. Vai tu esi jau saredzējis, kas arī, vai savā galvā mēģinājusi domāt, vai uz papīra noteikti ir jāsaliek, kas ir tie riski? Kādi riski varētu būt šādam muzeja finansēšanas modelim? Viens no riskiem ir tāds, ka savā ziņā dibinātājs šajā brīdī arī mazliet pārdefinē attieksmi pret iestādi un vairs neuztver kā valsts iestādi, bet kā jau pastāvīgu personu. Un tad komunikācija ar dibinātāju ir mazliet tāda vēsāka. Tas ir viens no riskiem. Kā jau teicu, atbildība ir vairāk direktoru pusē un pašu pusē. Un tad attiecīgi arī lēmumi, tā skaitā juridiski lēmumi, kas tiek pieņemti, ir daudz grūtāk un smagāk izsverami. Tā dibinātāja atsvešināšanās ir viens no riskiem. Jā. Un arī tagad šajā situācijā skatoties, atskatoties uz Covid periodu, kad visi bijām kopējā katlā un tad valsts meklēja kādus risinājumus. Tagad mēs esam citās krīzēs, kas arī ietekmē gan muzeja apmeklējumu, gan cilvēku interesi vispār kaut kur tērēt naudu ārpus ikdienas nepieciešamības lietām. Un, tas nepārtrauktā doma par to, vai spēsim īstenot to plānu, kāds ir nepieciešams ieņēmumu ieguvēji, tas ir tāds diezgan liels risks, bet no tā nav pasargāts neviens. Man jautājums uzreiz, klausoties tevi, būtu gan tev, gan Ivetai, un es domāju, gan jau, ka arī Aivija varētu atbildēt, varbūt ne kā muzeja vadītājs, bet no malas skatoties. Vai ir lietas, ko jūs tomēr nekad nevēlētos pieļaut peļņas vārdā? Pazaudēt to muzeja būtību. Jo kā jau es teicu, muzejs tā ir misija, sevišķi arī mazā vietā, ja tas muzejs ir savā ziņā tāds kā savas vietas vizītkarte, arī kā tāds arī vietējai sabiedrībai lepnums un stāsts, un arī tas mantojums, kas ir uz vietas, veido mūsu piederības sajūtu vietai, piederības sajūtu Latvijai, un to nedrīkst pazaudēt. Laura? Jā, man liekas, ka neviens muzejs nedara visu tikai peļņas vārdā vai ieņēmumu vārdā. Bet ja parādītos tāda peļņa, kaut kas dod labu peļņu, un muzejs saprot, ka to naudu vajag, bet nē. Tur ir ļoti skaidra muzeja misija, mērķi, vīzija, vai tas atbilst muzeja kaut kādai tai iekšējai būtībai, un tādā veidā jau to izvērtē. Es pat nezinu, cik lielai tai naudai ir jābūt, lai tad rastos šaubas par kaut kādu vērtību maiņu, bet pārsvarā jau tā
man ir grūti iedomāties, jā, kam būtu jānotiek, lai piekāptos peļņas priekšā. Nu, mēs arī šobrīd, piemēram, domājot par kaut kādiem pat sabiedriskiem pasākumiem, kuri nenes muzejiem ieņēmumus vai peļņu, izvērtējam, vai tas pasākums pēc būtības atbilst muzeja mērķiem un misijai. Mēs cenšamies izvairīties no dažādu sadarbības partneru piedāvājumiem, kuri vēlās, piemēram, atbraukt ar savu autoklubu pie Rundāles pils, bet tā kā zaļā domāšana un zaļais kurs ir kaut kas tāds, kas ir tā kā valstiskā mērogā nolikts, tad mēģinam izvairīties arī no tādām situācijām. Bet, jā, es pat nezinu, kam būtu jānotiek, lai nauda būtu galvenais, kāpēc pārkāptu muzeja mērķiem, misijai un tām vērtībām, ko katrs muzejs pārstāv. Aivija, tu noteikti redzi katru gadu, un katrs nevis katrs muzeja vadītājs iet aizstāvēt savu budžetu, un parasti jau saka, kas ir tās lietas, kam obligāti vajag naudu, un tad iespējams arī pateiktu, mēs redzam, ka šajā darbībā mēs varētu gūt papildus ieņēmumus. Ja jūs skatāties kā cilvēks no malas, tomēr ne tik ļoti muzeju nozarē, varbūt arī jums liekas, ka ir kaut kas tāds, ko muzejam noteikti nevajadzētu darīt peļņas vārdā. Nē, mums ir tik profesionāli vadītāji, gan vadītājs, gan arī vietnieks, kas ir saimnieciskajā darbā. Man liekas, ka mums ir tik akadēmiski profesionāli, ka tur nav ko iebilst. Vienkārši es tagad tā sežu domāju, ir Akverē muzejs, kur ir patiešām daļa, kas pelna ļoti lielu naudu. Tur brauc amerikāņu autobusi, un tur ir patiešām izklaide, tāda kārtīga izklaide. Un tad es domāju, jā, vai tā varētu būt arī mūsu muzejā, un es kaut kā viņu tā nesaskatu, bet tas patiešām pelna lielu naudu. Jā, es nezinu, te ir jājautā speciālistiem, es patiešām nespēju iedomāties, kas mūsu muzejā varētu būt tāds ārkārtējs, kas nesaietu, kas nebūtu ar vērtībām tādā saskaņā, jā, nezinu. Varbūt ne tieši atbildot uz Zanes jautājumu, bet papildinot mazliet, pagājušajā gadā piedaloties Baltijas Piļu un muzeja asociācijas ģenerāla asamblējā un klausoties konferenci, tur Somijas kolēģi dalījās savā pieredzē un tajā, kas notiek Somijas muzejos un Nacionālajā Somijas muzejā šajā brīdī. Jo arī Somija, tāpat kā Latvija, ir paaugstina budžetu tieši aizsardzība, un līdz ar to pārējās jomas cieši. Un tā skaitā cieši arī kultūras nozare un muzeji. Daļa no muzejiem Nacionālais muzejs apsver kā slēdzamus, tieši tāpēc, ka vairs nespējas uzturēt, uz kādu laiku vienkārši aiztaisīt ciet. Bet otra no lietām, ko viņi ļoti nopietni apsver, ir atvērt muzeju tieši plašākai izklaides industrijai, lai tas nav tikai muzejs, bet lai muzejā notiek arī pasākumi, kas līdzinās jau tādam privātu pasākumu formātam. Es neuzskatu, man neliekas, ka tas būtu tas pareizākais ceļš, kāds ir ejams, bet vienkārši sniedzot piemēru, ka tādas situācijas arī ir. Jo muzeja nozare darbojās vienās un tajās pašās svirās kā sporta pasākumi, izklaides industrija, lielie koncerti. Mēs visi cīnāmies par vienu un to pašu apmeklētāju. Tad Somijas muzeja par šo apmeklētāju tiešā veidā cīnīsies arī muzejā, piedāvājot līdzīgu saturu. Jā, jo izklaide ir tas, ar ko visvieglāk ir paņemt apmeklētāju. Muzejs tomēr gatavojot savu piedāvājumu. Kā man gribētos teikt, muzejs cenšas turēties pie vērtībām, turēties pie savas misijas, pie zināšanām, nevis lai tas būtu tāds izklaides viegls. Nē, izklaide arī vajadzīga. Savā ziņā izklaide ir vajadzīga arī muzejā, bet tā būs cita veida izklaide nekā tas būs akvaparkā vai lielveikalā. Tā kā, es saprotu, ka daudzi muzeji meklē tās iespējas, kā nopelnīt, nav noslēpums. Jā, aizsardzībai arī Latvijā mēs veltām vairāk finansējumu, bet te ir aktuāls arī šis jautājums, kā Elīna iepriekšējā diskusijā minēja, ko tad mēs aizsargāsim, ja mums vairāk nebūs tā kultūras mantojuma, kur tad mēs liksim to naudu aizsardzībai, ja mums nebūs ko aizsargāt un izglītotas sabiedrības. Principā, Iveta,
tu esi pašvaldības, mazāka muzeja vadītāja, plus vēl pierobežas muzejs, kurš šobrīd noteikti daudzi saskāries arī ar šiem te drošības jautājumiem, ja mēs visi esam dzirdējuši gan par šiem šūna praidis paziņojumiem, tātad dronu paziņojumiem tā tālāk. Principā pašvaldības muzejs arī mēs Madonā noteikti dzīvojam mazliet citādākā realitātē kā Rundāles pils muzejam. Kurā brīdī, ja jūs skatāties uz savu darbu tieši balvos, kurā brīdī vēlme pelnīt sāk konkurēt ar muzeja pamatuzdevumiem? Es neesmu naudas cilvēks, un vēlme pelnīt, laikam, manī nevarētu gūt virsroku. Bet, principā, tajā brīdī, kad tiek salīdzināts pēc skaidļiem, pēc cipariem, pēc ieņēmumiem un pievērsta uzmanība šīm lietām, vairāk mēs jau no bērnības skolā arī esam matemātiku mācījušies salīdzināt, un ciparos to vieglāk ir uztvert, bet neskatoties uz to, tomēr ir lietas, ko nevar izmērīt ciparos un skaitļos, nevar izmērīt dzimteni, mammu, tēti, mīlestību. Un tās ir lietas, kas nav ieliekamas ciparos, un tāpat arī, nevar tauta pastāvēt, ja viņai nav savs kultūras mantojums, nav valodas. Ja šīs lietas tiek iznīcinātas, tad ir jautājums, vai vispār ir vairs tauta. Un tieši tāpēc es domāju, ka tā misijas apziņa ir tas būtiskākais, kas satur muzeju kopā un kas liek muzejiem darboties. Un kāpēc arī cilvēki uztur muzeju, jo praktiski pašvaldība uztur savus muzejus. Taisnība. Aivija, līdz ar to pārēju pie tevis. Kas varētu būt tavuprāt vienlīdzīgs materiālai peļņai pašvaldības ieņēmuma ailē, ja mēs paskatāmies uz muzejiem? Vēlreiz jautājumu. Kas varētu būt vienlīdzīgs skatoties tieši uz muzeja? Ja mēs skatāmies, ka jābūt ir ieņēmumiem, kas varētu būt vienlīdzīgs no muzeja puses tādai materiālai peļņai tieši šajā te budžeta ailē? Ieņēmumi, bet Tā kā, ko nevar izmērīt naudā, ja, tādā ziņā. Katrā ziņā, tā ir tā muzeja pievienotā vērtība, bet es domāju arī par to, ka vērtības jau mainās un par paudzēm arī mainās. Un tad ir liels uzdevums kādā veidā piesaistīt to jauno paudzi, lai viņai interesētu muzeju, lai viņi nāktu uz muzejiem. Jā, arī tas ne tikai parādīt to vēsturi, bet to visu parādīt interesantāk, interaktīvāk, un kas atkal prasa naudu. Ja drīkst vēl, viens piemērs ienāca prātā, mums šogad tāda jauna pieredze muzejā bija arī vasaras nometne, dienas nometne bērniem. Un tur tie mazie palaidnīši tur skraida, un, protams, tas, ko viņi iegūst, un caur kultūras mantojumu mēs viņus mācam un vadājam, vedam ekskursijās, un tad liekas, ka viņš ejot pa to muzeju, viens otrs vispār neko nedzird, neredz, viņš tur jokojās un ķiķina, un tā, un tu esi izgājis cauri to savu stāstu, un tad iedod viņam konkrētu uzdevumu. Un izrādās ar to visu savu izkaisīto uzmanību, viņš ir uztvēris ļoti būtiskās lietas, tad, kad viņam priekšā tā darba lapa, viņš, tas bija tur, to es redzēju tā, tas bija, un viņi ļoti ātri izrādās tā uztvere mūsu jaunajai paudzei ir mazlietiņ savādāka, nekā mēs varbūt kādu reizi sagaidam, bet neskatoties uz to, ka mēs varbūt esam dažādas paudzes, viņiem ir interesanti. Un tad atbrauc sabiedriskais mēdījis, un, protams, kurš grib runāt, visi grib runāt, un tie palaidnīši grib runāt visvairāk un pirmie. Un paradoxāli ir tas, ka tas bērns, viņam ir knapi kaut kādi 8-10 gadi. Viņam neviens nav teicis, kas viņam tur būs jārunā. Viņš jau pats, un viņš tik sakarīgas lietas pasaka.
ka tas ir pilnīgi pārsteidzoši. Tiešām bija ļoti liels gandarījums pēc šīs nometnītes. Es domāju, ka mēs to turpināsim. Jā, te parādās, man liekas, tas, par ko mēs arī runājam, muzeja peļņa, tāda līdzvērtība ir šī te ieinteresētais, iedvesmotais bērns vai kurš ir ieguvis skrienot cauri kaut vai muzejam. Mēs zinām, mēs neļaujam skriet muzejos, bet viņi skrien un viņi turpinās skriet, jo bērniem patīk skriet, tāpēc ir labi, ka var izskrieties kaut kur ir ārā, bet ka viņš ir ieguvis arī paralēli blakus piefiksējis kādu vēstures notikumu vai piefiksējis kaut ko, kas ir būtisks tieši viņa pilsētai vai tieši šajā ēkai. Tā jau arī ir šis peļņas vienlīdzības zīme. Jā, un tā pievienotā vērtība ir tā, kad tas apmeklētājs, kas ir bijis vienreiz, kad viņš atgriežas. Kad viņš atgriežas un viņš atved vēl kādu sev līdz, un kad viņš atgriežas un viņš ir saorganizējis jau veselu ekskursiju. Jā, tā ir tā arī pievienotā vērtība, peļņa un atgriezeniskā saite. Pirms mēs pāriesim par tādiem bezmaksas muzejiem vai bezmaksas piedāvājumiem. Laura, vēl viens jautājums tev. Vai muzejs principā domā vai sāk domāt citādi, ja katrs apmeklētājs nozīmē papildu peļņu? Mēs nevaram domāt savādāk. Rundāls pils muzejs ir uzbūvēts pēc tādu principu, ka mums ir jānopelna ieņēmumos vismaz 60% no budžeta, lai mēs varētu sevi uzturēt. Un mums ik viens apmeklētājs tādā ziņā ir ārkārtīgi svarīgs, kā šis te muzeja darbības nodrošinātājs. Protams, ka ja mēs paskatāmies uz muzeja likumu un to, kas tur ir ierakstīts, ka dibinātājiem ir jānodrošina vesela virkne ar funkcijām visos muzejos, un tad mēs skatāmies uz realitāti un skaidri redzam, ka to neviens nenodrošina un ka tas nav iespējams, tad kaut kā jau tam muzejam ir jāpastāv. Es nezinu, vai tā iemesla dēļ muzejs domā citādi. Ir svarīgs mums katrs šis te apmeklējums. Mums lielākā daļa no apmeklētājiem, kas nāk mūsu gadījumā, ir ārvalstu turisti, kuriem ir cits mērķis un cits uzdevums apskatot Rundāles pili. Viņi nepiedalīsies kaut kādās izglītojošās programmās vai īpašajos piedāvājumos. Viņiem ir svarīgi ieraudzīt to ēku kopumā un iegūt to pirmo ieskatu un iespaidu. Savukārt tas, pie kā mēs arī strādājam, aizvien vairāk un vairāk ir mūsu vietējā sabiedrība, gan ne tikai Bauskas novada iedzīvotāji, bet arī Latvijas iedzīvotāji. Un tiem mēs veidojam savukārt dažādas programmas, kas palīdzētu piesaistīt tieši viņus kā apmeklētājus. Un šajā gadījumā izšķirošais nav tieši peļņa, bet izšķirošais ir cilvēku ieinteresēšana un atvešana uz Rundāles pili un parādīšana, ka tur ir iespēja iegūt daudzveidīgas zināšanas un pieredzi arī katru reizi savādāk. Jau vairākus gadus mums ir ģimeņu pēcpusdienas, kur vienai ģimenei kopā ieejas biļete Rundāles pilī ir 5 eiro, kas, manuprāt, ir tāda ļoti demokrātiska cena. Tad ir senioru trešdienas, ne katru mēnesi, bet 4 reizes gadā, kas tiek organizētas tajās dienās, kad senioriem ir 50% atlaide biļetēm, un tad ir iespēja arī papildus vēl apmeklēt izglītojošas programmas. Tad ir arī bezmaksas akciju dienas, kad ir iespēja apmeklēt gan vai pili vai dārzu bez maksas. Un, tās ir tās akcijas, ko mēs veidojam tieši vietējiem iedzīvotājiem, lai būtu iespēja atbraukt uz Rundāli arī tiem, kuriem liekas, ka tā biļetes cena ir pārāk dārga un to nevar atļauties. Savukārt, salīdzinošā aspektā skatoties, tad līdzīga apjoma pilis citu vietu Eiropā maksā tāpat un vēl vairāk. Bet mēs domājam arī par to, lai vietējā auditorija gūtu labumu no tā, ka mums Latvijā ir tāda Rundāles pils un to varētu arī apmeklēt. Tu jau, Laura, pieminēji, apmeklētāji jau svarīgi ir ikvienam. Vai muzejs ir maksas vai bez maksas, manuprāt, ja mums jau būtībā ir ielikts muzejs kalpo sabiedrībai, kas nozīmē, ja muzejā nebūs neviens apmeklētājs, mēs laikam visi būsim ļoti bēdīgi, jo kam tad mēs īsti strādāsim, ja ne sabiedrībai. Un viena lieta ir muzejs par maksu. Mēs zinām, ka ir arī daži muzeji, kas ir atvērti bez maksas visu laiku. Latvijas kara muzejs mums ir pieejams bez maksas. Ir arī vairāki reģionos muzeji, kas ir pieejami bez maksas. Tādā veidā, lai veicinātu tieši varbūt sabiedrības izglītošanu vai arī saprotot, ka tās ir tās tēmas, par kurām būtu noteikti jāzina
katram bērnam, katram skolēnam, katrai ģimenei. Un tad varbūt tas jautājums tāds mazliet pagriežot savādāk. Ja muzejs, piemēram, gada laikā neiegūs nevienu papildus eiro, izklausās briesmīgi, es zinu, bet tūkstošiem bērnu konkrētā muzeja apmeklētājiem ir radusies interese gan par vēsturi, gan par, piemēram, papildus kultūras mantojumu vai vērtībām, vai kāds ir aizgājis tālāk, aiznesis šīs zināšanas uz muzeju, uz skolu. Tas ir zaudējums vai peļņa? Es visiem prasīšu. Man liekas, tā ir utopija. Ja neiegūst, muzejam ir kaut kādā veidā jāpastāv. Ja dibinātājs iedod to naudu, tad muzejs to naudu kaut kā ir iegūst, lai var veidot šīs programmas, ar ko nodrošināt bērniem, lai viņi apmeklē muzeju. Mēs nevaram iedomāties, ka tad, ja par muzeju nesamaksā bērns vai apmeklētājs, tad neviens nemaksā par to, ka viņam ir tā pieredze. Jūs visi par to maksājat, lai tas bērns iegūtu tādu pieredzi. Viens ir vai tā ir nodokļu maksātāja nauda tiešā veidā iedota no budžeta vai no pašvaldības budžeta, vai tā ir jūsu brīva izvēle, izvēlēties konkrēto lietu un konkrēto piedāvājumu, aiziet uz muzeju un samaksāt. Kāds par to vienmēr samaksā? Nebūs tā, ka tas būs kaut kāds pasākums, kas notiek kaut kādā nesaprotamā veidā. Protams, ka bērni, kuri iegūst šo pieredzi, tas ir ieguvums. Jautājums, vai neviens neiegūs identisku pieredzi, katrs noteikti aiznesīs līdzi kaut ko savu, kādam patiks, kādam nepatiks. Bet tas ir tāds skaists arguments, bet, manuprāt, gana nepilnīgs un utopisks, domājot par to, ka tas kādu spēs pārliecināt, ka tas ir tas būtiskākais arguments. Es varbūt precizēšu, tad nevis neiegūstot nevienu eiro, bet neiegūstot tieši ieņēmumos par biļetēm. Ja tas ir bezmaksas muzejs. Jo skaidrs, ka mēs par izglītojošām programmām arī Kara muzejā ir jāmaksā nauda tieši ieņēmumos, biļešu ieņēmumos. Tad tādā veidā, jo saprotu, ka tā ir utopija. Muzejs nevar neiegūt naudu. Tā kā Bet tā programma, lai tas bērns atnāk kaut kur jau tiek finansēta, tad tas ir kultūra kapitāla fonds. Labi, neiegūs ieņēmums no tā bērna, kurš atnāk, bet tu dabūsi to naudu, lai tas bērns var atnākt kaut kā savādākā veidā. Par velti jau arī muzeja darbinieki nestrādā, lai radītu šīs programmas. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Ja tā utopiskā situācija piepildās, tad tas ir ieguvums, ja tie bērni ir ieguvuši šo. Es to izprotu, varbūt šo jautājumu tā, kad mēs neesam nopelnījuši neko par biļetēm, bet, protams, ka mūs finansē, bet iegūst tie bērni, kas ir atnākuši uz to, un caur viņiem arī ir ieguvuši tie vecāki, kas galu galā maksā nodokļus, lai varētu pastāvēt dažādi arī muzeji, arī citas kultūras institūcijas. Es varbūt mazliet savādāk sapratu jautājumu. Nē, es arī sapratu, ka par biļetēm netiek samaksāts, bet tā biļetes cena, kas netiek samaksāta, tiek kompensēta ar citiem mehānismiem. Tas jau nepazūd. Protams, savādāk nevar būt, jo resurss ir arī laiks, arī cilvēks, arī pat ja nav nekādu tādu fiziski izmantojumu materiālu. Es arī domāju, ko pateikt šajā atbildē. Bet tad ir kaut kāds mērķis. Ja tas ir bezmaksas, tad kāds ir uzstādīts mērķis, tad pasākums ir bez maksas, apmeklējums ir bez maksas, bet kāds būs labums kopējai sabiedrībai no tā, kāpēc šis apmeklējums ir bez maksas. Bet tādi pasākumi ir un tādi lēmumi arī ir pašvaldībā. Tiek pieņemti, bet tur ir pamatojums, kāpēc tas ir bezmaksas pasākums, un kādām grupām. Un nekur jau dzīvē nav noteikts varbūt kāds pasaules līmeņa latviešu cilvēks, kāds varbūt pateiks, viņš ir bijis Cēsu muzejā un no tā viņam ir radusies iedvesma un viņš ir kļuvis par arhitektu, piemēram. Protams, gan jau tādi gadījumi ir arī tagad. Bet kā jums šķiet, vai pati sabiedrība spēja izmērīt tādu muzeja radīto vērtību?
Tas varbūt sabiedrībai jājautā, bet man liekas, ka kopumā jau tā sabiedrības daļa, kas nāk uz muzejiem, viņi tā kā apzinās arī to vērtību, ko muzejs dod un sniedz. Un vai to gluži kaut kādā praktiskā veidā var izmērīt, bet cilvēki atgriežas muzejos un viņiem tas vēl joprojām interesē. Un tieši tā pētnieciskā pievienotā vērtība un iespēja izzināt kaut ko jaunu par savu sabiedrību, par Latvijas sabiedrību tieši mūsu vidē, un arī mākslas vērtībām, kultūras vērtībām senatnē, tā ir tā vērtība, jā, kas piesaista cilvēkus un kāpēc gribās atgriezties. Un to mēs arī gribam ieaudzināt tajā jaunajā paudzē par maksas vai bezmaksas pasākumiem. Un es domāju, ka Cēsis un Cēsu novads noteikti lapojās ar saviem muzejiem un pamēģiniet tikai pieņemt lēmumu vai pat domāt, ka kaut kas būtu jālikvidē. Tad es domāju, mēs uzreiz dzirdētu atsauksmi un viedokli par to. Tā kā noteikti novērtē, vietējā sabiedrība noteikti novērtē. Un es domāju, pat lapojās ar to, ka ir muzeja Cēsu novadā. No finanšu viedokļa gan es domāju, ka mums būtu varbūt jāizvērtē, vai mums ir visi muzeji paturami, jo demografiskā situācija mums nav ar augošu tendenci. Jā, tā kā, bet sabiedrība noteikti novērtē. Noteikti. Man arī liekas, ka sabiedrība tomēr novērtē, un pat tie cilvēki, kuri uz vietas dzīvojot, bieži vien viņš nav aizgājis uz to savu tuvējo muzeju, bet reizēm ir tādas situācijas, kad aizbraucot kaut kur ārpus Latvijas, padzīvojot kādu laiku un varbūt atgriežoties vai iegriežoties atkal savā dzimtajā vietā uz kādu brīdi vai uz atgriešanos, muzejs ir viena no pirmajām vietām, kur viņi atnāk. Un tad tiešām nākas dzirdēt to, kā jā, es šeit dzīvoju, es nekad nebiju bijis šeit muzejā, bet tad, kad tu aizbrauc prom, tad tu pēkšņi ieraugi, kā tev ir svarīgas savas saknes. Jā, jo, ja mēs paskatāmies, protams, sabiedrība saprot muzeja vērtību un saprot nozīmi, tad, kad mēs veidojam biļešu cenu, šo te izcenojumus un liekam kopā, cik reāli izmaksā biļete, un ja mēs liktu tādu biļeti, cik viņa reāli izmaksā, tad es pieļauju, ka apmeklētāju skaits visticamāk kristos, jo tā biļetes cena ir krietni lielāka nekā mēs varam vispār atļauties prasīt no apmeklētāja, īpaši reģionos. Ja mēs vēlamies šo te izglītoto sabiedrību, tāpēc bieži vien tā nauda paliek. Mēs saprotam, ka tev nauda vajag, un tāpēc mēs rakstam projektus, tāpēc mēs meklējam sponsorus, mēs meklējam ziedotājus, jo muzeji drīkst saņemt ziedojumus, kas ir tāds mūsu plus. Mums ir muzeja likumā tas ierakstīts, ka mēs drīkstam saņemt pat jumtu ziedojumā, ja mums kāds to var noziedot. Bet principā sabiedrība ir jāsaprot, cik tā sabiedrība ir gatava maksāt par muzeja piedāvājumu. Rundāla pils ir brīnišķīgs piemērs, jo pilis vienmēr ir tādā citā kategorijā, jo pilis gribas apmeklēt. Tad muzeji, kas atrodas citādās ēkās, kas nav varbūt kā pils izskatā vai muižas izskatā, tā ir vienkārši ēka. Mēs te dzirdējam par Hruščovku. Varbūt jaunā paudze tagad arī uz Hruščovku iet, jo tas viņiem liekas kā kaut kas eksotisks un jauns. Bet te arī noteikti ir jāsaprot, cik tālu muzejs, cik tālu sabiedrība ir gatava maksāt, lai ieietu jebkurā muzejā. Un tas arī uzreiz sajiet kopā. Mēs prasām, lai muzejs nopelna tomēr vairāk, lai varētu ieguldīt gan savā infrastruktūrā, gan izveidot jaunas programmas, izstādes, jo, kā jūs pašas sakat, nekas netop par velti, diemžēl. Un arī mūsu kaimiņi Igauņos viņiem ir savs muzeju finansēšanas modelis, kas arī mazliet iedod lielāku elastību. Un nav jau, varbūt citreiz pat nav jautājums tik daudz par to, cik muzejs nopelna, bet arī par to, cik daudz muzejam dod iespēju izvēlēties brīvi darboties ar saviem ieņēmumiem. Tas, ko Rundāls pils tagad ir iegūsi, ka var tomēr pārnest to naudu uz nākamo gadu, ka var brīvāk rīkoties. Un lielākā daļa muzeju to viņi ir spiest iztērēt tekošā gada laikā, un tad nākamajā gadā atkal
gaidīt, kad varēs sākt tērēt, kad sāksies jaunais finanšu gads, un tad iespējams te ir tas jautājums, cik daudz muzejiem arī uzticas pieņemt lēmumus par naudas lietām. Tas arī noteikti parādās. Uh, Man negribētos, ka mēs runājam par muzeju un uzņēmumu vienlīdzību, bet, Laura, kādas varētu būt tās labās lietas, kas atšķir tomēr pelnošu muzeju, kas spēj nopelnīt savai uzturēšanai daudz vairāk kā varbūt cits muzejs no tipiska uzņēmuma? Es nezinu, kā ir strādāt tipiskā uzņēmumā. Neesmu to darījusi. Es diemžēl nevarēšu atbildēt arī tādā pēc būtības uz šo jautājumu, bet tas, kas dod lielāku brīvību, ir tas, ka lēmumu pieņemšana notiek daudz ātrāk. Tajā brīdī, ja ir kāda krīzes situācija, kas ir jārisina, tad to var izdarīt burtiski uzreiz. Jā. Bet ir jau arī apjoms, kas ir jāplāno, lai nodrošinātu iestādes, jeb institūcijas darbību, un tas mehānisms ir ārkārtīgi liels un prasa ļoti tādu sabalansētu un pieeju skatoties uz to, kas notiek apkārt. Bet neskatoties uz to, ka Rundāles pils muzejs ir atvesināta publiska persona, tad vairāk valsts muzeji strādā jau gan arī tādā komercija uzņēmē darbības režīmā, jo ir spiesti nopelnīt iztrūkstošo finansējumu, kas tika samazināts pagājušajā gadā un kas ir tagad jānopelna šajā gadā, domājot par to, kā tad varētu vēl piesaistīt vairāk apmeklētājus, lai kompensētu šo iztrūkumu. Un tas modelis, man liekas, īpaši grūts ir Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejiem, kuriem lielā apjoma dēļ tad tas samazinājums bija ļoti liels salīdzinoši. Un tad, sloks, kas ir jāīsteno, lai to varētu kompensēt šajā gadā ar ieņēmumiem, ir daudz lielāks. Tā kā es nedomāju, ka mēs esam, izņemot to, ka mums ir šī brīvākā līdzekļu pārvaldības forma, tad ļoti daudz Latvijas muzeji, tīpaši lielie muzeji, ir spiesti strādāt tādā uzņēmējdarbības rezultātā, lai vispār varētu nodrošināt to apritu un darbību. Tās ir lietas, par kurām parasti nerunā. Vienmēr runā par skaistām izstāžu atklāšanām un pētījumiem un publikācijām un tādām lietām, bet tā administratīvais darbs, kas ir apakšā un šī finanšu plānošana, tā ir ļoti sarežģīta lieta. Jā. Un es teiktu, viena no, lai kā negribētu atzīt, arī pamatlietām, lai muzejs vispār varētu pastāvēt, tas finansējums ir pamatinstruments, lai vispār muzejs būtu. Aivija, vai varētu veidoties tāda situācija, ka, piemēram, juridiskais dibinātājs, šajā gadījumā pašvaldība, sāk finansēt, piemēram, tikai populāros muzejus? Cēsu novadā ir, protams, Cēsu muzejs ar daudzām, ar šīm te mazajām struktūra vienībām, bet vai tā varētu būt tāds populārs, cilvēku apmeklēts muzejs, un tos varbūt, kurus mazāk apmeklē, iespējams, tur arī nav ieņēmumi, mēs viņiem finansējumu nedosim. Vai tā varētu būt, un varbūt provizoriski kādas tam varētu būt sekas? Es gan dzirdēju ļoti labu tavu apgalvojumu, ja kādam muzejam ķersimies klāt, sabiedrība uzreiz reaģēs. Tas ir labi, es priecājos par sabiedrību, bet nauda ir nauda, plānošana ir plānošana. Es neredzu, ka tas varētu notikt tuvākajā laikā. Ja patiešām tas caurums kopumā valstī nebūs milzīgs, tāds, ka mēs neviens te nepacelsimies, man liekas. Bet saistībā ar Cēsu finansēšanas modeli mēs nopelnītos ieņēmumus un neiztērētos ieņēmumus arī pārceļam uz nākamo gadu. Tā kā mums 31. decembrī nav nulle arī muzejiem budžetā. Tas nekas, ka tā ir pašvaldības iestāde, bet tātad iestādes ievestādes nopelnītie ieņēmumi atlikums pāriet uz nākamo gadu, jā, tas ir automātiski. Jā, Madonas pašvaldībā ir tāpat ieņēmumi. Tie, kas ir ieņēmumi, tā mazā daļiņa, tā arī vismaz pāriet uz nākamo gadu. Iveta, Balvu muzejs, mazāks muzejs, kā šādā situācijā varētu darboties novada mazs muzejs, es negribētu teikt mazs muzejs, pietiekami liels muzejs, arī Balvu muzejs, ja priekšplānā izvirzītos tikai peļņa, kāda varētu būt tā muzeja rīcība? Tad mums būtu jāiesaista sabiedrība, kaut kāds sabiedriskais viedoklis, jāveic skaidrošanas darbs bez
pašvaldības finansējuma laikam mēs nevarētu pastāvēt. Kaut gan, laikam pasaulē viss ir iespējams, jo es atceros savu bērnību, kad man bija tāds viens sapnis aizbraukt uz Rundāles pili, un toreiz tikko sāka restaurēt zelta zāli, un tur nebija gandrīz nekā no tā, kas tagad ir tas krāšņums, bet tas viss ir noticis un tas ir reāli. Es varbūt uzdošu vēl vienu tādu provokatīvu jautājumu šajā sakarībā attiecībā uz muzejiem. Mēs visi zinām, kā sabiedrība reaģē uz to, ka tiek plānotas slēgt kaut kur lauku reģionos skolas un cik asa ir sabiedrības reakcija šajā jautājumā. Ja mēs uzdot tādu jautājumu par muzejiem, jūs domājat, ka būtu tāda pat reakcija? Es domāju, ka būtu diezgan liela vienaldzība tādā lielā, plašā izpratnē. Un par daudziem no muzejiem sabiedrības viedoklis varbūt nerunājot par mazu šūniņu, kas ir tajā lokālajā tīklā, būtu tāds, ka labi, slēdzam ciet. Tā ir tā skarbā realitāte, kas mums ir jāapzinās, ka muzejs nav vienlīdzības zīme skolām vai ārstniecības iestādēm vai jebkam no šīm te vitāli nepieciešamajām sabiedrībā ikvienam cilvēkam esošajām lietām. Mums ir jāstrādā, lai muzejs būtu atpazīstams, lai cilvēks viņu ieraudzītu, lai viņš uz viņu atnāktu un vispār justos tur kā mājās un gribētu tur būt. Bet tajā brīdī, tad, kad būs patiešām tā, ka naudas nav un kaut kas ir jādara, tad es domāju, ka daļa no šiem diemžēl reģionos esošiem mazākiem muzejiem, mazāk apmeklētājiem muzejiem vismaz uz laiku varētu tikt slēgti. Es pilnīgi piekrītu, jo paraugs un piemērs ir no... Jā. Šī samudimības ir tāda pasīva muzeja saņēmēja lokā. Un tieši Rundāles pils minēja no sākuma, ka jūs ļoti aktīvi piesaistāt no ārzemēm un tā tālāk, un es domāju, ka arī pašvaldībās to pašu dara. Man interesētu, ko jūs darāt un cik daudz no jūsu budžeta, piemēram, jeb cilvēki strādā pie tā, lai popularizētu ārzemēs, lai nāk uz Rundāles pili, lai varbūt, ka ārzemnieki atnāk uz balviem, uz ceļiem jau loģiski. Jo man liekas, ka tas ir tas moments, kur mēs varam kaut ko izdarīt. Ja gaidīt tikai, ka mums pašvaldības vai valdība palīdzēs, tas ir atkal atšķirīgi. Tad man interesētu, ko jūs paši darāt, lai piesaistītu šos cilvēkus. Jā, mēs cenšamies sadarboties iespēju robežās ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru un it īpaši ar viņu turismu departamentu, skatoties, kas ir tas piedāvājums, kur viņi norāda kādas no turisma šīm te mesēm, jeb tikšanās vietām, un tad mēģinam arī piedalīties šajās te tikšanās reizēs. Esam tādās piedalījušies gan Igaunijā, gan Japānā. Skatāmies arī atkal uz Vāciju, jo tur ir zināms kritums šajā brīdī vācu turismā, bet izmantojam baltūru iespējas. Tagad ar mežotnes piepulcināšanu Rundāles saimē skatāmies arī uz Wedding Expo un mēģinām šādā te veidā aktīvi runāties ar tiešajiem turisma operatoriem un piedāvātājiem. Mēs nepiedāvājam kaut kādas lielākas atlaides tūru operatoriem attiecībā pret muzeja apmeklējumu, kā tas ir pārējiem cilvēkiem. Tā kā šajā ziņā viss ir vienlīdzīgi, bet mēs viņiem vienkārši stāstam par sevi un sniedzam tādu iespēju. Vēl viena no lietām, ko mēs darām, mēs regulāri ieliekam pa kādai reklāmai avio sabiedrību šajos te žurnālos, kur ceļotāji lasa un tad var iepazīt. Droši vien, ka viņi neatbrauc tajā brīdī, bet varbūt atgriežas pēc gada vai 2. Bet jā, mēs cenšamies strādāt arī šajā tiešajā mārketingā. Un šogad būs 2. gads, kad mēs organizējam arī tūroperatoru dienas Rundālē, kur mēs uzaicinām mūsu sadarbības partnerus, izstāstot par jaunāko piedāvājumu, kāds ir muzejā, kas ir tas, ko apkārtnē vēl var iepazīt bez Rundāles pils muzeja, jo reizēm arī cilvēki ir interesēti uzzināt, ko vairāk var ieraudzīt. Tās ir tās lietas, ko mēs darām, lai veicinātu turismu piesaisti.
Tas bija. Gribēju atbildēt, vēl Iveta arī. Nu, mums varbūt tas tā nav noteikti Jā, tik plaši, kā tas izdodas Rundālī, un varbūt tā sadarbība ar ārzemniekiem varbūt ir, nevis varbūt, bet tā ir, teiksim, bijušie kādi novadnieki, ar kuriem mēs uzturam kontaktus, un tad viņi kaut ko arī ziedo nedaudz muzeja attīstībai un šādā veidā. Un, protams, tās ir tikšanās arī ar tūru operatoriem saistībā sadarbībā ar Turisma informācijas centru, kas mums ir arī, bet šī tiešā tikšanās ar tūra operatoru aci pret aci tomēr dod vislielāko atdevi salīdzinājumā, nekā, ja to darītu kāds cits, vienkārši pārstāvot muzeja intereses. Vēl ir, varēs, jautājums, bet vēl var atbildēt, tās ir ārvalstu mākslinieku iesaistīšana izstādēs mūsu muzejos, jo ārvalstu mākslinieki atnes arī ārvalstu. Pirmkārt, jau viņa paziņu loku, vismaz mēs Madonas muzejā noteikti tā darām. Mums ir brīnišķīgas izstāžu zāles, un mums nāk franču, vācu, arī skandināvu mākslinieki, kas ir bijuši. Un, protams, tā ir pilnīgi cita grupa. Jautājums ir par to, cik liela ir mūsu ieejas biļetes cena, jo mēs tikai nesen pacēlām biļetes cenu, tā bišķi lielāka. Bet man te bija, man liekas, priekšā, un tad, jā. Rekur. Tā, Ieva Kolman, es teikšu, ka Rakstnieku savienība. Divi mazi jautājumi. Viens ir, ka mēs neesam pieminējuši muzeju nakti, vai muzeju naktī ir kāda nozīme jūsuprāt visā šajā situācijā. Un otrs ir, kāda ir politika suvenīru veikalu sakarā, jo mums ir diezgan būs, ja? Es atvainojos. Šis bija nākamajā, bet tā kā mēs varam sākt par suvenīriem, jo tā ir viena no iespējām, kā pelnīt, tā kā atbildēt par muzeju. Jā, tur bija jautājums, divi jautājumi par muzeju nakti un par suvenīriem. Jā, man liekas, ka Rundāles pils muzejs ir viens no tiem muzejiem, kas nepiedalās muzeju nakts pasākumos, jo mēs esam muzejs, kas ir atvērts gandrīz 365 dienas gadā. Un muzeja nakts, tas ir tāda viena akcija, un lai mēs to bezmaksas piedāvātu apmeklētājiem, mums ir jāiegulda darbs, lai izveidot viņiem īpašu programmu. Turklāt ir tie cilvēki, kuri jau tā strādā katru dienu un visu caur gadu, tad viņiem tas ir vēl papildus darbs un sloks. Un tajā brīdī, ja cilvēks būs atbraucis līdz Rundāles pilī, un tas piedāvājums, ko mēs viņiem muzeja nakts ietverā varēsim piedāvāt, būs salīdzinoši maziņš, tad viņš aizbrauks visticamāk projām vīlies. Tas ir tie mūsu galvenie apsvērumi un arī drošības apsvērumi, kāpēc mēs izvēlamies muzeja naktī nepiedalīties. Bet kā tāds liels bezmaksas pasākumu kopums, kur ir iespēja apmeklēt muzeju un iegūt apmeklētāju skaitu uz šīs muzeja nakts rēķina, tā ir tāda atpazīstamības akcija un iespēja iepazīstināt sabiedrību ar muzeju. Vai tas ir pats veiksmīgākais formāts? Es nezinu. Manuprāt, visdrīzāk nē, jo cilvēks ātri ieskrien un izskrien no muzeja, tāpat arī neiegūstot to sajūtu par to, kas tad ir muzejs un kas tad ir tas, ko muzejā varētu līdz galam iegūt. Un, suvenīru politika tā ir, vai suvenīru lieta tā ir vēl tāda joma, kas, manuprāt, tikai retam Latvijas muzejiem varbūt izdodas ļoti labi īstenot, un tas ir tas, kas vēl ir apgūstams. Un arī, mēs šobrīd strādājam pie jauna apmeklētāju centra izveides, kurā arī tad būtu muzeja suvenīru veikals plānots, tad to mēs esam izvirzījuši kā tādu jomu uz tuvākajā nākotnē, kur pilnveidoties, bet skatoties no Eiropas muzeja pieredzes, tad tā ir tā daļa, kas veido vismaz 50% no muzeja ieņēmumiem. Tā ir. Un tā joma Latvijā ir ļoti, ļoti vāji attīstīta, un es pieņemu, ka galvenokārt tāpēc, ka valsts iestādēji darboties tieši šajā tirzniecības režīmā ir ļoti apgrūtinoši. Mums šobrīd vairs nekāda lieguma nav, tikai tik daudz, cik pašu kapacitāti to īstenot. Es arī varbūt varu papildināt no savas puses par muzeja naktis nerunāšu. Bezmaksas pasākums reģionu muzejiem tas ir citādāk. Mums pavada kvalitatīvi apmeklētājs no 7 līdz 12, jo mēs esam sagatavojuši šādu programmu, bet par suvenīru veikaliem
Arī pašvaldību muzejiem tā ir problēma, jo tas uzcenojums, ko tu vari uzlikt suvenīram, nav tik liels, lai no tā veidotos lieli ieņēmumi, jo to nosaka arī likums. Un es piekrītu Laurai, ka Latvijā tur būtu mums vēl līdz tam jāauga, jo, ja paskatāmies pat kaimiņu valstī Igaunijā, viņiem pat ir konkurss par labāko suvenīru veikalu muzejos, un tiešām paralēli muzeju balvām viņi apbraukā muzejos izvietotos suvenīru veikalus, un Igaunijas muzeja suvenīru veikali ir brīnišķīgi. Es pilnīgi piekrītu, un viņi ir oriģināli. Manuprāt, tas ir saistīts ne tikai ar muzeju vēlmi veidot šos lieliskos suvenīrus, bet arī ar mūsu likumdošanu un tas, ko mēs varam iegūt kā pašvaldības iestāde, vai arī mēs aicinām iekšā komersantu no malas, kurš izveido šo te suvenīru veikalu. Un pelna viņš, nevis muzejs. Muzejs pelnīs par telpu nomu, varbūt. Jā. Papildinot par suvenīriem, es vēl varu tikai piemest klāt vienu pagalīti tajā ugunskurā. Ir kā, lai radītu kvalitatīvas suvenīrus, ir nepieciešams. Tāpēc, īpaši, ja mēs gribam būt muzejs, tad mēs esam tie, kas slēgsim līgumu ar ražotāju, dizaineru, autoru, lai mēs vispār līdz tam suvenīram tiktu. Tāpēc, jā, šajā gadā budžetā ir precīzi 1000 eiro tam paredzēts. Kaut ko nelielu var uzsākt. Priekšu man vajag vispār veikalu, jo man nemaz tāda cēsu muzejā nav. Jā, bet par piesaisti, par apmeklētāju piesaisti es vēl gribēju papildināt, ka mēs šogad vienojāmies ar mūsu struktūru vienību kolēģiem. Cēsu muzejam kopš 2024. gada aprīļa ir piepulcējušies 4 brīnišķīgi muzeji Piebalgā un viens brīnišķīgs muzejs tepat Liepas pagastā, tas ir Eduarda Vedenbauma muzejs Kalāči, un Piebalgā tie ir mums ļoti nozīmīgi, mūsu kultūra vēsturē nozīmīgi personību muzeji, Kārdis Kalbis Saurieti, Emīla Dārzeņa un Jāņa Sudrabkalna Jāņa skola, Brāļu Kaudzīšu kalnu Kaibēni un Antona Austriņa memoriālais muzejs Kaikaši. Un tur ir ļoti lielas problēmas ar apmeklējumu. Un tādēļ mēs šajā sezonā no 25. maija līdz 15. oktobrim darbinam tādu muzeju apceļošanas akciju. Jāvāc zīmodziņi. Bet tas nozīmē, zīmodziņu var dabūt tikai tad, ja tu tur nomāc un nopērc biļeti. Kā ik viens no klātesošajiem, kurš ir šai sarunā un klausās šo sarunu, lūdzu, dodieties muzeju apceļošanas akcijā, un ko mēs jums piedāvājam, jo būs brīnišķīga balva, jūs gaidīsiet pat Kaivas pagastā. Šogad oktobrī sākot varēsiet doties tur uz 2 dienu spā. Viesu namā dzintari ir... Bija jautājums no kunga, un tad mēs turpināsim. Tāpat kā Liepiņas kundze. Mans jautājums būtu par to, gribās no sarunas paņemt līdzi atmiņā kaut ko konkrētu. Un tāpēc vai es varētu vaicāt jūs pārstāvētajos muzejos, cik lielu daļu procentu izteiksmē gada griezumā veido jūs budžetā ieņēmumu no biļešu pārdošanas? Un vienkārši otra lieta būtu arī, arī salīdzināt skaitļus, cik pašlaik maksā jūsu biļeti un kā jūs prognozējat šo cenu attīstību tuvākajos 2-3 gados. Mūsu muzejā šis procents kopējie muzeja ieņēmumi sastāda apmēram 8% no visa finansējuma, bet tās nav tikai biļetes. Biļetes atsevišķi nepateikšu, tas ir vēl mazāk, protams. Biļetes ieejas maksimums ir skolēniem, senioriem 2 eiro un pieaugušajiem 3 eiro muzeja biļete, bet mums ir ļoti daudz tādas apmeklētāju grupas, kas ir atbrīvotas no muzeja biļešu pirkšanas. Tie ir gan vietējie skolēni mācību procesa ietvarā, kas patiesībā ir viena no lielākajām sadaļām, uz ko mēs arī strādājam, jo, lai arī tā naudiņa varbūt neizklausās liela, vai tie skolotājiem ir jāatved tie bērni un uz muzeju un vēl jāsavāc tās naudiņas, tas ir diezgan traki, un skolotāji ir šobrīd ļoti noslogoti ar dažādiem papīriem, ne tikai ar tiem darbiem, ka viņi māca bērnus. Un mēs braucam arī uz skolām ar savām programmām, un arī par tām nav jāmaksā skolai.
faktiski es uzskatu, ka mūsu muzejs ir misija un mūsu stāsts ir par tradicionālo kultūru, par nemateriālo kultūras mantojumu, kas ir raksturīgs Ziemeļlatgalei. Un joprojām mēs ļoti lepojamies ar mūsu ekspozīciju, kas tika izveidota sadarbībā ar DD Studio. Un arī 16. gadā bijām nominēti Eiropas muzeju gada balvai. Un tur ir ko redzēt un ir ko skatīties un arī sajust. Un tā kā arī visi laipni aicināti uz balviem. Bet biļešu cenas mums ir tādas ļoti pieņemamas. Es varu pateikt, tātad kopējais budžeta izdevums, tātad ir nepilni 1,3 miljoni ir budžeta izdevumi, no tiem 460,000 ir ieņēmumi plānoti. Savukārt cenas ir, manuprāt, bijusi 3-4 lapām, tā kā tās ir ļoti dažādas, bet mums ir arī iespēja, ka direktorei ir 10% vai 20%, bet bija iespēja atsevišķas cenas noteikt rīkojumu, tā kā pēc vajadzības. Jā. Jā, mūsu muzejam tā ieņēmuma sadaļa ir pagājušajā gadā bija 63% no kopējā budžeta. Tad valsts finansējums ir bišķiņ virs 1,6 miljoniem, un tas, ko mēs nopelnījām, bija 2,1 miljons. Un biļetes cena pils apmeklējumam ir 12 eiro, bet attiecīgi parkam 6 eiro, plus vēl, ja vēlās apskatīt arī visu pārējo, tad dienas biļeti iegādājoties, tie ir 23 eiro, jā, paldies. Lūk, es pat nemaz nezinu visas tās cenas, jo līdzīgi kā Cēsīs, tur arī ir lieli gari palangi. Bet tie ieņēmumi nav tikai no biļešu pārdošanas, ieņēmumi ir arī no telpu nomas, kā pie mums notiek senās mūzikas festivāls un Liepājas simfonisko orķestra koncerti, tā kā tur vēl ir papildus ieņēmumi arī muzejam. Bet lielāko daļu tomēr veido tieši biļešu ieņēmumi. Un attiecībā uz nākotnes prognozēm, šis gads neizskatās tik pozitīvs, kā bija iepriekšējais gads, jo, protams, ka visa ģeopolitika un globālā ģeopolitika arī ietekmē to, kā turists brauc uz Latviju, un mūsu lielāko apmeklējumu tieši veido turisti, un tad tas ir krities lielās degvielas dārdzības dēļ. Un ir atcelti ļoti daudzi iepriekš rezervēti apmeklējumi no tāliem austrumiem, Japānas lidojumi, Dienvidkorejas lidojumi, tie tiek atcelti, tāpēc, ka vienkārši lidmašīnas biļešu cenas pieaug ļoti, ļoti strauji. Un tad līdz ar to mūsu ieņēmuma apjoms šajā gadā samazināsies, un ja tas iet vēl roku rokā arī ar šo te samazināto budžetu vēl nākamajiem gadiem, kāds ir no kultūras ministrijas, tad mēs esam spiesti tomēr pārskatīt savu cenu politiku un nākamajā gadā paaugstināt biļešu cenas, un vidēji tas būs aptuveni par 20%. Madonas muzejam man ir līdzīga situācija, varbūt ieņēmuma daļā, kā tas ir balviem, bet mēs padārdzinājām biļetes, un tāpēc es skatīšos, kā būs šajā gadā ar mūsu ieņēmumiem. Mēs jau redzam, ka mēs pirmajos 2 mēnešos 3 izpildījām teju pusi no mūsu plānotajiem ieņēmumiem, jo mēs biļetes uzlikām cenu augstāk gan Skolsomas programmas ietvaros, kas ir mūsu iegūms, gan ieejas biļetei, kas ir 5 eiro no cilvēka. Tas nav daudz, es ļoti labi saprotu, bet mums iepriekš bija 2,50. Tā kā mēs diezgan pacēlām, un šobrīd plānojās arī sakārtot telpu nomas jautājumu, jo mums ir lieliskas izstāžu zāles, tātad telpu noma arī ir vēl viens, un kā jau pareizi Aivija teica, tās ir krājuma izmantošana, digitalizēšana, fotografēšana, tur arī mums arī 3 lapas ar cenrādi, kādā veidā mēs vēl varam gūt tos papildus ieņēmumus, un, protams, projekti, tie ir vēl papildus ieņēmumi, tā kā jā. Es, lai nebūtu noslēpums, cik tad maksā biļete Cēsu muzejā, ir 12 eiro ir mūsu kompleksā biļete, un mūsu kompleksā ietilps ļoti daudz kas, jo var apskatīt gan Cēsu viduslaiku pili, kur 3 torņos ir ekspozīcijas šobrīd, gan šo ēku, kurā mēs atrodamies ar Cēsu muzeja pamatekspozīciju un vienmēr vismaz vienu mainīgu izstādi, tad ir Cēsu izstāžu noms,
ar mākslas izstādēm un pastāvīgā ekspozīcija Sirdsapziņas ugunskurs, kas ir stāsts par pretošanās okupāciju režīmiem Cēsu apriņķī līdz 50. gadu vidum no brīža, kad mūs okupēja Padomju Savienība. Lūk, jā, bet tās cenu gradācijas tur, protams, ir dažādas. Jā, noma ir ļoti aktīva, jo ļoti aktīvi mums nomā telpas Cēsu muzejā dažādiem pasākumiem, tikšanās nelielas, konferences, semināri, ļoti dažādi, pie kām visiem Cēsu novada pašvaldības iestādēm, visiem visām skolām, arī kultūras pārvaldei, finanšu pārvaldei, ja tāda vēlme būtu, telpas tiek piedāvātas bez maksas. Neviens šeit neprasa paši sev naudu, mēs nepārbīdam no viena maka otrā. Tā kā, lūk, tāds ieskats mūsu finanšu situācijā, un vēl ko varu teikt, ka mums arī ir ļoti plašs muzejpedagoģiskais piedāvājums, kas viss ir par samaksu. Cēsu novada skolniekiem pilnīgi viss par brīvu, jo Cēsu novadā ir pašiem sava skolas soma, kas nozīmē, ka no budžeta mēs dabūjam savā budžetā naudiņu, bet būtībā, jā, skolēni var nākt uz visām nodarbībām, ko šeit piedāvājam bez maksas. Un tad vēl arī šis turismu piedāvājums ir turistu grupām piedāvājums, kas vairāk tāds izklaidējošs, bet tas arī ir gana labi pieprasīts, jo mums ir vairāk kā 11 tūra operatoru grupas, ar kurām mēs katru gadu pārslēdzam līgumus, informējām viņus par izmaiņām mūsu cenrādī, un šis process turpinās. Taču jāsaka gan, ka mēs neesam atgriezušies pirms Covid laika ciparos un ienākumos, un nezinām, kad tas būs. Tur bija jautājums arī. Man bija jautājums, jūs minējāt vienisprātis, jūs bijāt, ka sabiedrība novērtē muzejus, kam es labprāt paceltu diskusiju, jo man tā nav līdz galam šķiet, bet tāpat laikā visu laiku mēs šeit runājam par to, ka mēs gribam būt pieticīgi, ir liels izaicinājums pacelt to biļešu ieejas maksu un tā, vai tā tomēr nav tāda pretruna? Nu, tā kā it kā sabiedrība novērtējusi viensprāts, bet tāpat laikā ir izaicinājums pacelt šo te, jo es pārstāvu Ziedoņu muzeju, un mēs esam tādā, teiksim, lauku reģionā, un mums šajā sezonā mēs esam saskārušies ar tādu, mēs tikai paskatīties. Tā kā mēs ejam garā, mums vienkārši ir skaists dārzs un tā teritorija, bet tas viss beidzas ar to, ka viņi nesamaksā par biļetu, un viņi iet arī mājā iekšā. Mēs tikai paskatīsimies. Un tad vienkārši jautājums, vai tā ir novērtēšana, ka tu tomēr neesi līdz galam gatavs maksāt par to. Jo man šķiet, ka, ja mēs tā racionāli paskatāmies uz to kopējo ainu Latvijas, tad 5 eiro tas ir diezgan smieklīgi. Tas nav vispār nekas. Tā. Un jā, tas, man liekas, protams, ir konkrētas grupas, kam es piekrītu, kas ir skolēni, studenti, seniori un tam līdzīgi, bet jā, vienkārši, vai tomēr sabiedrība līdz galam spēja to novērtēt. Tas tāds, kāpēc mums ir tāds izaicinājums tomēr attiecīgi prasīt, ja mūs novērtē? Es gribētu uzreiz varbūt jo es vienkārši gribēju papildināt Lauru, tā kā Laura teica, vai tiešām sabiedrība skaļi sāktu runāt, ja kādu no muzejiem slēgtu. Nesāktu skaļi runāt, jo Madonas pusē bija šis gadījums. Tas gan nebija saistīts ar Madonas muzeju, bet tas bija saistīts ar Aleksandra Bieziņa muzeju, kur no sabiedrības puses principā nebija absolūti nekādu komentāru, jo sabiedrībā daudz svarīgāk ir, ja slēdz skolu, vai ja slēdz slimnīcu, vai pastu, vai pat ugunsdzēsēju ēku, kā tas attiecās uz Madonas pusi, bet šajā gadījumā tas viss notika ļoti klusi. No sabiedrības nebija tāda. Tāpēc es arī šajā ziņā šaubos, bet es tādēļ gribētu vēl vairāk pateikt, ka muzejam te ir tā muzejā spējas iedot tam apmeklētājiem šo te mantojumu, šo vēstures, šo muzeja vērtību gan sabiedrībā, ka muzejs ir gatavs maksāt ne tikai 5 eiro, bet arī 10 eiro. Un tas ir tas, kā Iveta saka, muzeja misija ar savu piedāvājumu. Un es negribētu teikt, ka muzeji ir pieticīgi, jo mēs jau to naudu prasām visu laiku. Tikai cits jautājums, cik daudz mums viņi iedod un kā mēs varam ar viņu strādāt. Laura noteikti varētu pateikt no savas puses varbūt vēl vairāk, bet tas piekrītot tavam viedoklim, ka mums vēl ir jāmāca sabiedrība par muzeju nozīmību. Tas ir skaidrs. Jā, tas Ziedoņu fonda
šis te piemērs bija ļoti, ļoti uzskatāms. Un, man liekas, ka tas varbūt arī veido lielākā vai ļoti lielas sabiedrības daļas attieksmi, ka liekas, ka, ja tu pat paskaties no ārpuses, ka tu jau, tā kā, es jau tikai paskatīšos tā, tas jau tā, neko jau tas nemaksā. Neko tas nemaksā, jā, bet tā gatavība, cilvēku gatavība maksāt par lietām, kas ir kultūras pasākumi, tur ir jābūt patiešām ļoti lielai interesei par to konkrēto pasākumu, konkrēto muzeju, konkrēto koncertu, konkrēto izstādi. Tur ir jābūt izglītotai sabiedrībai, kur ir ieinteresēta kaut ko apskatīt, uzzināt vairāk, ir jāsaprot, ka var uzzināt vairāk, ir jābūt ļoti labam šim te saturam, ko muzejs piedāvā, vai ļoti unikālam saturam, ko muzejs piedāvā, lai sabiedrība varētu aiziet. Tas var būt arī ļoti pat provokatīvs saturs, vai tāds, kas izraisa diskusijas, vai kas neatstāja vienaldzīgu. Tad arī cilvēks būs gatavs doties uz muzeju, būs gatavs samaksāt naudu, lai to muzeju apmeklētu un uzzināt kaut ko vairāk. Bet tas nebūs tā, ka vienā mirklī tā būs lielākā sabiedrības daļa, kas to darīs. Jo mēs neesam pieradināti pie mākslas dzīves, mēs neesam īsti pieradināti pie muzeja dzīves, tā kā sabiedrība kopumā. Un iepriekšējā diskusijā jau tika aizskarts arī, piemēram, laikmetīgās mākslas muzeja jautājums. Par tādu laikmetīgo mākslas dzīvi jau vispār pat nerunā šajā brīdī, kur tādu ainu, pie kuras varētu pieradināties un ar kuru varētu saukt. Un tas jau tā kā pēc tam atspēlēsies nākamajās paudzēs. Es domāju, ka Latvijas muzeji ir pat jau sāk diezgan daudz skatīties uz to, kā paaugstināt šīs biļešu cenas, bet mēs arī ļoti labi apzināmies sabiedrības emocijas, sabiedrības viedokli un iespējas, cik daudz, ja mēs strādājam tikai ar vietējo auditoriju, cik daudz vispār ir iespēja paaugstināt šo cenu, lai tas saglabātu cilvēku interesi nākt uz muzeju. Jo, protams, kad ir iespēja arī panākt tieši pretēju efektu. Jā, es piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem. Un, principā muzejs pilda arī sociālo funkciju. Jo ir liela daļa sabiedrības, kam arī tie 5 eiro vai tie 3 eiro, ja viņš grib atnākt ar visu ģimeni, ir daudz. Un arī dodoties uz kādām vietām, reizēm ir tāds interesants turistu. Viņš nav gatavs iet iekšā kaut kur ir jāmaksā nauda, bet te pašā laikā viņš ir gatavs kaut ko apēst garšīgu, kaut kur savādāk iztērēt to naudu. Un tūroperatoriem ir parādījusies tagad tāda jauna tendence pēdējā laikā, ka viņi neved iekšā vairs muzejā. Viņi atbrauc ar autobusu, viņi izlaiž ārā tos turistus, saka, tā, te jums ir šitā pilsēta, tik un tik laiks, ejiet tagad, kur jūs gribiet. Kur cilvēks grib. Viņš varbūt neiedomājas, viņš nezin, kāds ir tas muzejs, viņš varbūt neiedomājas ienākt. Vai ienāk, jo tūmā nav citas toaletes, piedodiet, ja? Tad šādos gadījumos mēs mēdzam arī, ienāciet uz vienu īsu brīdi, vienkārši uzmest acis, un tad jūs zināsiet, varbūt citreiz atnāk. Un tad tas, ir nācies piedzīvot arī to apbrīnu un par to un prieku, ka viņš tomēr ir ienācis, un tas rada arī tādu zināmu gandarījumu, tie pārējie neienāca, žēl, protams, mums derētu arī, ka nopērk biļeti kādu. Mazliet piemirsu vēl kaut ko gribēju teikt, bet varbūt es atcerēšos, tad es piemitināšu. Es neesmu no muzeja tieši darbinieks. Elīna tad noteikti daudz vairāk varētu izstāstīt, bet viens no zināmiem cēsu cilvēkiem, kas ir teātra direktors, vienā no savām intervijām bija teicis, ka kultūra cilvēkiem ir nepieciešama tik, cik viņi ir par to gatavi maksāt. Un tagad es nonāku pretrunā ar to, ko es teicu sākumā, ka cilvēki cēsu sabiedrība būtu nemierā un patiešām saceltos par to, ja mēs kādu no novada muzejiem kaut ko iedomātos, tikai pieskarties, tad es vienalga palieku pie tā, ja
Cēsu cilvēki, es pieņemu, ka nemaz tik daudz uz muzeju neatnāk, bet viņiem tas muzejs ir vajadzīgs kā tāds, ka viņš te ir, un tas ir arī pagastos, viņiem vienkārši ir vajadzīgs, ka viņš te ir, un viss. Kamēr Elīna vēl meklē mikrofonu, par to vietējo cilvēku, kas neatnāk uz muzeju, tas ir arī Rundāls pils gadījums, jo pagājušajā gadā, kad mums 18. novembrī bija bezmaksas apmeklējums Rundāls pilī, tad lielākā daļa bija baušķinieki, kas tur ieradās, un ieradās pirmo reizi pēc 20 vai 30 gadiem un bija pārsteigti par to, ka tur arī ir ko redzēt. Jā, un brīnišķīgs piemērs, jo es tikai gribu papildināt, jo Aivijas sākumā teica, ka vajadzētu būt tā, lai Cēsu cilvēks saprot, ka tam muzejam šeit ir jābūt. Un tad tā mana doma par to, kā arī būtībā ļoti daudz, kur pasaulē jau ir, ka pamata ekspozīcijas muzejos ir bez maksas, un tieši tā būtu jābūt arī Cēsīs, ka Cēsu pilsdrupas un Cēsu muzeja dārsts un Cēsu muzeja pastāvīgā ekspozīcija Cēsiniekiem un Cēsu novada iedzīvotājiem būtu jāpiedāvā tomēr bez maksas, jo viņi jau ir samaksājuši par to, ka tas tā mums te ir. Un tiem ārzemniekiem mums ir ko rādīt. Tā kā par to man vēl jācīnās un jāpārliecina tie 19 mūsu deputāti, bet brīnišķīgi dzirdēt, ka arī tu domā līdzīgi, ka tomēr tā kā cēsiniekiem vajag īpaši, jo pretējā gadījumā notiek tā, kā tikko stāsta mums Laura. Un arī pie mums muzeja nakts, tas ir numur 1, kad pa brīvu var tikt iekšā Cēsu muzejā cēsinieks, un valsts svētku nedēļa numur 2. Un tad arī cēsinieki pie mums atnāk. Pārējās reizēs viņi nemaz tik daudz pie mums nenāk, jo viņiem tāpat kā ķīniešiem, amerikāņiem un francūžiem šeit ir jāmaksā tie 12 eiro. Un tā ir liela nauda, bet ja varētu nākt pa brīvu, viņi ar saviem bērniņiem ļoti labprāt un arī bez bērniņiem un ikdienā taču nākt uz pils dārzu tik jauko un skaisto un savus draugus un radus no citām Latvijas pilsētām lepni vest un teikt mums pa brīvu, jo mēs cēsinieki. Bet te man rodas uzreiz jautājums, kāpēc šie paši cilvēki ir gatavi katram samaksāt par burgeri, kas būs vairāk kā 5 eiro. Es tāds vienkārši provokatīvais salīdzinājums. Mums ir piemēram 4 minūtes diskusijai. Es gribu katru dienu, bet es muzeju katru dienu droši vien diez vai nāks. Es saprotu, vēl jau vairāk. Bet vienkārši noslēdzošais jautājums. Vienā teikumā, ko jūs gribētu katra pateikt, lai sabiedrība saprot par muzejiem un naudu? Vienkārši ja mums ir 4 minūtes noslēdzot vienkārši un beidzas saruna. Viss nav ar naudu izmērāms. Es nezinu. Viss maksā tik, cik tas maksā. Ja tev tā vajadzība ir, tad par to ir jāmaksā. Ja mēs 1,5 stundu runājām par muzejiem un naudu. Jā, es nezinu, ko tur saprast. Jā, var piekrist, viss maksā tik, cik tas maksā. Un, ja mēs baudām kultūru tās daudzveidīgās formās, tad par to ir jāmaksā vai no ar naudu, vai ar laiku, vai ar ieinteresētību, bet tas ir tāds darījuma attiecības arī. Jā. Jā, jo skaidrs, bez naudas mēs nevaram. Nauda ir vajadzīga, tikai jautājums, kā mēs viņu iegūstam un kāda ir tā mūsu tālākā rīcība, izmantojot šo te naudu. Mēs tiešām 1,5 stundu runājam par muzejiem un peļņu. Mēs sākumā runājam mazliet vienā virzienā, noslēgumā mēs tomēr norunājām, ka tā nauda vairāk vai mazāk, mēs bez tās muzejs bez tās naudas un biļešu ieņēmumiem nevar, tāpēc arī nevar būt šie bezmaksas tik daudz apmeklējumi, arī tas ir vajadzīgs, un labs muzejs prasa daudz naudas. Paldies par dalību diskusijā vai sarunā par to, sasaistīt kopā šo te mūsu kultūras mantojumu un naudu, jo man liekas, ka tā vienmēr ir tāda grūta un sāpīga tēma, bet paldies par jūsu dalību un paldies par jūsu klātesamību šeit klātienē.